Sveiciens, te Liene, tā pati Liene, kurai bija svētība būt par tādu kā kanālu, es teiktu, Dieva žēlastībai un satvert kādas lietas, ko viņš gribēja uzticēt mums visiem šajā laikā. Un veidojot šīs gavēņa pārdomas, tiešām ļoti, ļoti daudz saņēmu pati, un likās, ka pilnīgi tāda āda, tāda garīgā āda ir tik ļoti spējīga uzņemt lietas, ko viņš pats parāda. Tā kā slava Dievam par to, tas bija tiešām brīnišķīgi. Tā viena lieta, bet otra lieta, kas ļoti tā aizskāra, bija kādā naktī. Gulēt ejot, es ieraudzīju, ka ir nakts stundās vairākas brīvas vietas, un es ierakstījos vienā no tām, kad skanēja modinātājs, nebija viegli uzmosties, un es biju tāda pusmiegaina, bet tad, kad tā pusstunda nāca uz beigām, es domāju, ir pa īsu, un paņemšu vēl vienu pusstundu. Un tad, kad es sāku lūgt, tad tā nākamā pusstunda vēl bija grafikā brīva. Un tad, kad es gribēju ierakstīt savu vārdu, es ieraudzīju, ka tur ir Ieva Kārkla ierakstījusies. Un tad, sanāca tā, ka mēs lūdzāmies reizē. Un pēc šīs pusstundiņas otrās, kas bija tāda auglīgāka, es teiktu, pārdomās nekā tā pirmā, es rakstīju uzreiz Ievai par to, ka, kā mums sanācis, un tad mēs abas kopīgi atcerējāmies, ka tā mums jau bija vienā citā reizē bijis, kādā citā lūkšanu ķēdes laikā, kurā arī naktī tas bija tieši tāpat kā šajā reizē, un tas, tā sajūta, kas pārņem, ka tu jūti kādu, kurš, un zini, ka viņš tajā brīdī ir turpat, tā ir tik neaprakstāma, un es domāju, tā ir viena no gavēņa ķēdes tādām ļoti patīkamām sajūtām vai apziņām, ka tu neesi viens un ka tas iet pēc tam tālāk arī uz priekšu un neapstājās tikai vienā lūkšanas laikā, bet arī citās reizēs var noderēt un kalpot mums kā stiprinājums, ka mēs neesam vieni paši un ka Dievs caur mūsu brāļiem un māsām arī mūs var bagātīgi uzrunāt.